Līdz Latvenergo rīkotā skolēna erudīcijas konkursa eksperiments lielajam finālam ir atlikušas vairs tikai nepilnas 2 nedēļas. Palūkosimies, kā finālam, kurš notiks 7. māja vakarā kanālā LNT, gatavojas erudītākā Rīgas reģiona komanda. Juris – cilvēks, kuram patīk vērot dzīvi ar kājām gaisā. Lauma orientējas debesu pusēs, nošu līnijās un elektriskajās ķēdēs. Ieva. Gudra blondīna, kur no jebkā var izvilkt kvadrātsākni. Kristaps. Prasmīgs rokas, patīk vajot ierīces fizikas eksperimentiem. Māris. Matemātikas ģēnijs. Uzskata, ka visu zina no A līdz Z. Kas ir diode? Pusvadītāja ierīce ar vienu PN pārēju. Emīls, mūsu nedarba darītājs. Rīgas 94. vidusskola Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā eksperiments piedalās jau 9. gadu, un šajā laikā bijuši gan finālistu, gan uzvarētāju godā. Šogad Rīgas reģionu pārstāvēs 9. klases komanda Potenciāls. Man liekas, ka mums tas lielākais pluss ir mūsu skolotāji, kas skaitās kā mūsu mūžīgais zinējs. Viņi arī mums ir tā kā entuziasma avots. Mēs ieguldījām daudz laika un darba, un mēs arī esam gudri, tāpēc arī tikām finālā. Mūsu komandas stiprās puses, mūsu atraktīvie prāti, mūsu trakās idejas. Vēl ir komandas gars, atbildība par uzticētu uzdevumu. Ir zināšanas, ir rašums, ir spēja prasme atrast internetā ātri vajadzīgu informāciju, ir izdoma. Mēs mācījām apvienot to mūsu laiku, visu kopā savākties, uzdevumus pildīt un tomēr kaut kā izklaidēties. Kaut kā tā, kad nebija tikai fizika, bet to mācījām iesaistīt tā kā pārstā laika dienas pavadīšana. Bērni pārliecinājās, ka to, ko mācām stundās, dažādos priekšmetos, tas jau dzīvē tiek prasīts vienā momentā, vienā problēmas risināšanā, nevis tā sadalīts pa mācību priekšmetiem, kā bieži skolēni tā mēdz argumentēt. Es to nezinu, jo tas bija ģeometrijā, šito nezinu, tāpēc, ka tas ir ģeogrāfija, bet te ir viss kopā komplekss. Ir atrisināti vairāki 100 uzdevumu un atbildēts uz neskaitāmiem jautājumiem. Un tomēr, kad līdz Latvenergo konkursa lielajam finālam atlikušas 10 dienas, komandai padomā vēl daudz knifiņu, kas padarīs viņus par supercīnītājiem. Elektrodrošība, noteikti mēs atkārtosim šos jautājumus. Pirmā palīdzība, energoefektivitāte, es domāju, vēl formulas pamācīsimies. Cenšamies sadarboties operatīvāk kaut kā tā, lai sanāktu, ka mēs visi no jebkā zinām drusiņu, lai kopā esam viens vesels. Lielākoties mēs esam jau visu tā izmācījušies. Mums tikai kā dimantu ir jānoslīpē mūsu zināšanas. Pirmkārt, vajadzēs būt mierīgiem, nevajadzētu uztraukties, ja tomēr tā ir tiešraide. Tad vajadzētu satrenēties uzdevumiem, lai varētu ātri un korekti izpildīt. Kā uzdevumi neizskatās grūti, ja vēl skatās, bet tad jau redzēs. Būs viņi grūti vai arī ne. Un tā arī mēs zināsim, vai mēs esam pelnījuši to pirmo vietu vai arī ne. Iekļūstot finālā, rīdzinieki ir kļuvuši arī par eksperimenta seju. Kopā ar fināla tiešraides vadītāju Lauru Reiniku viņa aicina skatītājus 7. māja vakarā pie TV ekrāniem atbalstīt Latvijas erudītākās komandas. Es domāju, tā ir laba tāda pieredze viņiem, varbūt kādreiz turpmāk dzīvē, un arī konkursā pie kameras pieredze, pie filmēšanas procesa. Bijām komanda un ar Reiniku. Ikā jau bija neliels stress pirmā filmēšanās. Kopumā es domāju, viss noritēja veiksmīgi. Jo zināt ir stilīgi. Vēl vienreiz. Jo zināt ir stilīgi. Jo zināt ir stilīgi. Ilva Everta, Renārs Moskars, Tautas balss. Jā, bet tagad gan laiks